Čau! Ar tevi kopā Kristaps un kā vienmēr skaņa gaisma.lv. Šodien pastāstīšu par vienu vērķi burbuļu mašīnu Babaltron XL, kā to uzstādīt un par dažām svarīgām niansēm, kā to darbināt. Pirms mēs piepildīsim, mums ir galvenais atrast līdzenu vietu tā, lai, kad pildam iekšā, tas nesatiek visu kopā sistēmā. Pastāstīšu vienu ļoti noderīgu un vajadzīgu niansi. Pirms pildīšanas izmanto tikai mūsu izsniegto šķidrumu. Tās patēriņš vienā stundā paņem aptuveni 2 litrus. Pirms iepildīšanas ievērojam sānos tās atzīmītas, līdz kurai vietā vajadzētu iepildīt to šķidrumu. Jo, ja vairāk tiks iepildīti, tad šķidrumus var ietekmēt sistēmā, kas nav tā kā rekomendējams. Man principā bāka ir gandrīz pilna, bet mazliet jūsu pamācībai parādīšu, kā tad īsti tas ir jādara. Var peldīt no šīs puses tvertnes jebkuras sānu daļas. Lūk, šādi. Kad aparātu esam piepildījuši, ķeramies klāt pie barošanas pievienošanas. Kad barošana mums ir pieslēgtā, slēdzam iekšā pašu burbuļu mašīnu. To var veikt gan no pults, gan no aizmugurējās daļas burbuļu mašīnai. Attiecīgi tur, kur atrodies, kā jums pašiem ir ērtāk. Citreiz ir vienkārši no aizmuguras korpusa daļas, vai arī ir diezgan patāli no burbuļu mašīnas, pieņemsim uz kaut kur skatuves, tad var atritināt šo kabeli 10 metru attālumu un tāpat tās ir pultiņu iedarbināt. Lūk, šādi. Un vēl viena ļoti svarīga nianse, kad burbuļu mašīna ir apstādināta, pirms pārliet šķidrumu tvertnē, ja tas ir palicis. Galvenais ir arī nekantēt un negāzt uz aizmuguri, jo lai šķidrums arī tāpatās nesatek attiecīgi sistēmā. Un kā jau teicu, ka ērtāk ir pārliet no šiem iepildīšanas sāniem, parādīšu, cik tas ātri un vienkārši ir darāms. Protams, atslēdzam visu no barošanas un mierīgi pārlējam šķidrumu atpakaļ tvertnē. Lūk, šādi. Ceru, ka būšu izglābis tavu kārtējo jautro ballīti.